Nu, paradoks par rublu, jā, dāmas un kungi, var sakot, nu, tāds neliels stāstījums, jā, nu, manējās puses. Zin kā, ja tev pa bieti iedod, jā, tad, nu, tu moči pretī, zini. Ja pēc 2 dienām arī tavam bračkam iedod pa purnu, jā, nu, tad tevi dubultā jāatmaksā, zini. Ja pēc kaut kādām, zini, tur 6 dienām arī tavam fāterītim bietē iedod, nu, tad jau tev bez mazai pa 3 jāiestājās, jā, un ja tu tur kaut kāds, zini, šitas te Čaks Norris nēs, nu, lai viņam viegls smilts, vai arī, ja tev, zini, kaut kāds šitās te 6 melnās justas nav mājās, vai arī tur, zini, tur nav kaut kāds šitas te 2 duru skapis, jā, nu, zini, tā, ka tie vecie padomlaika skapi, kas bija šitais te pa visu sekciju, zini, ja tu kāds no tiem nēs, jā, tad viss tev, nu, tev iedod pietējā, tev atskald un iemet kaut kādā misenē iekšā. Nu, tā tas sanāk reāli, nu, pēc visiem fizikas likumiem. Un nedod Dievs, ja tu tur pēc 3 nedēļu mājās ej, un ar visu ģimeni skaties, tev māja nobrukus ir, zini, nu, līdz ar pamatiem, nu, nobrukus un tā, kad, nu, tur visi čau. Un, nu, tad tev, zini, jāsāk domāt, jau ir pa pilsētas māju, nu, jāpamet dzimtā vieta un, zini, kā beigās vēl valsts jāpamet. Un, ja tu valstī pamets, jā, un ja tu pēc tam dzirdi no saviem kaimiņiem, ka viņiem tāpat ir noticis, un kaimiņiem tāpat ir noticis arī, nu tad jau tu vairs neatgriezīsies to savā dzimtenē, nu tā, nu reāli tā domājot, loģiski, jā, un līdz ar to, nu, tu paliksi tai valstī, kur tu esi uzņemts, un es tagad tāds paralēls, nu, saka, savilku bišķītiņa ar to gadījumu, nu, Pļavnieku mikrorajonā, jā, Rīgā, kas ir, ja kāds nezin, jā, kas tas par rajonu, nu, tas ir tāds geto, zin, rajons, nu, apmēram, nu, ko varētu salīdzināt, nu, tā kā, zin, ķengaraks, jā, tā kā tur, zin, tās lielās 9-stāvīgās mājas ir un tā, un ja vakaros tur pabraukā mašīna, jā, nu, tu tur tāds dievu zīmes var ieraudzīt, jā, kāds tu nekad dzīvē nav redzējis, tā kā, jā, iesaka aizbraukt kādam uz ķengaragu un uz Pļavniekiem, jā, nu, tad seriāli skati, jā, tā diezgan bais patiesībā, un tā, tur labāk, zin, kaut ko tad iebuhāt varbūt, vai kaut ko uzpīpēt sākumā, nu tā, lai tev noņem, zin, kā, lai tev tāds pohuisms mazliet būtu. Un tā, un var sakot, jā, nu te burtiski kaut kādas, nu 2-3 dienas apakaļ bija pilns, jā, Facebooks ar video, kad, nu, cilvēki brauc garām un skatās uz, zin, tur uz to lielo Pļavnieku prospektu, kaut kādi, jā, es negribu sameloties, nu 200-300 cilvēki, jā, tāds tumšāks ādas krāsas, zin, viņi krīt ceļos, iedomājies, un sit savus pieras pret grīdu, jā. Ej, tu dirst, jā, zini, tas ir kaut kāds, nu, reāli tāds seriāls skats bija. Un cilvēki nesaprot, jā, un zini, tad, un man tā loģiskā domāšana reizē man, nu, uzplaiksnī, un tā, un tad, nu, zini, man gribās izteikties, jā, zini, tagad parunāties ar jums, un tā. Nu, nav jau tā, ka es tur, zini, kaut kāds tur politiķis esmu, jā, vai kaut kāds ekonomists, nedod Dievs, jā, pasarg Dievs, jā, es vienkārši, nu, tā, man reizēm, nu, dzīvojot Vācijā, man daudz ko sanāk redzēt katru dienu, un tad es, jā, tā kā atcerējos, kad šeit arī tā dara, nu, tad tikai tā atšķirība ir tāda, kad šeit ir tās svētvietas viņiem, tiem cilvēkiem tumšādainiem, un izrādās, ka tie ir no islāma ticīgie musulmaņi, jā, kuri tad pielūdz Dievu tādā veidā, nu, viņiem tā ir, viņiem jākrīt ceļos, un tā kā pieri jāliek pie zemes, jā, nu, tāda neliela apgaismība tiem, jā, kas nezināja, un tad šitie te izdomāja, jā, ka viņi tagad savus prāvus sāk skačāt, zin, nu, par cik, jā, latvieši, jā, mūsu bāleliņi, nu, katru mēnesi, jā, katru gadu, jā, rauj koferi no valsts projām, jo, diemžēl, jā, nu, Kariņš tur, es nezinu, Evika, jā, tur Krišjāns, nu, Egils, jā, viss šitā te elite, jā, nu, viņi sataisījuši sūdzes ir, līdz ar to mūsējiem jābrauc prom, un līdz ar to, jā, nu, tā naudiņa jau nenāk budžetā, un tāpēc ir jāņem tie, nu, viesu ārzemnieki, jā, tie lielākoties viesu ārzemnieki, nu, viņi ir islāma ticīgie, un drīz viņi būs vēl vairāk, jā, nu, es tā kā gribēju mazliet, nu, lai šitas video kalpo kā pierādījums, kad viņi drīz būs vairāk, un viņi pārņems arī, nu, zini, ielas, jo, nu, pagaidām, kamēr mūsējie, jā, bračkas vēl, nu, tur rajoni, jā, rajonu puikas, kamēr viņi vēl neļauj tiem tumšajiem, jā, valdīt pār ielām, nu, jo drīz jau būs 50-50, jā, tur būs baigi traki drīz, un bija kaut kāds baigi lielais bļāvējs, kad, nu, viņš Facebookā bļāva, tur es nezinu, vai nu mērs kaut kāds, nu, kaut kāds Rīgā tur bija viņš saka, jā, ka mošai necels, jā, nu, pār manu līķi tikai, zinu, tur tikai, un tādā garā, nu, es tā kā gribētu, nu, apšaubīt, jā, viņa teikto un viņa apgalvojums, jo būs jāceļ agrāk vai vēlāk, būs tā mošai jāceļ, jo, nu, iedomājies, nu, es esmu kristietis, jā, nu, es gribu, lai baznīca ir, jā, nu, kāpēc, nu, man taču vajag kaut kādu svētviet, kur man iet un pielūgt, tur izsūdzēt grēku,
spēks, un jo, jā, un, nu, es pats personīgi, jā, es esmu ateists, bet lielākā daļa jā, ir kristieši kaut kādi, vai ne, kur tā kā iet uz tām, nu, baznīcām, un musulmaņi, jā, ja viņi arī būs drīz tikpat daudz kā mūsu bāleliņi, nu, viņi arī sāks, nu, tā kā, zin, kačāt tās savus pravus, un zin, atbrauks kaut kāds lielais šitas te Eiropas komisārs uz Latviju, viņš ieraudzīs, jā, kad šitie visi tu musulmaņi, jā, ka viņiem uz lielā Pļaunieka prospekta jālūdzās uz ielas, jā, viņš tak paņems siliņu un visos šitos te 7 caurumos, jā, viņi, nu, tā kā, nu, reāli izfukās, jā, reāli, un pēc tam vēl mēra paņems, jā, un pēc tam vēlreiz siliņas paņems, jā, un tur tiešām joka maz būs, un tā, un tāpēc es gribētu tā kā teikt, ka agrāk vai vēlāk, nu, būs tā mošē jāuzceļ, un, nu, mīļie latvieši, mīļie draugi, jā, es gribētu teikt, ka, nu, sākat, jā, gatavoties, sākat lēnītēm, nu, aprasta situācija, jā, ka būs arī tāda, nu, netradicionāla mūsu kultūrai, jā, reliģija, islāms, un lēnā garā, jā, viņš nu arī sāk pārņemt Latviju, un tas ir reāli, nu, pēc faktiem redzams tagad, un tā, es, protams, negribu tur apvainot kaut kādus turkus, jā, vai azerus, jā, azerbaidžāņus, jā, man ir pietiekami pazīstami, jā, nu, paziņas turki un azerbaidžāņi, jā, nu, viņi ir puikas uz godu, jā, nu, viņi audzināti, viņi mūsu sistēmā uzauguši, un viņi tā kā ir adekvāti, jā, bet viss tā pārējā šoba-jobla, jā, kura tad ir uzaicināta uz Latviju, jā, vai, nu, kā viņi tur ir tikuši Latvijā, nu, ar kaut kāda mahinācija palīdzību, zinu, tur it kā šitam te studentu vīzām, jā, bet patiesībā viņi tad ņihujā nestudēja, tikai bolts, un zin, kas olas, jā, pēc tam un piegādā kasītām olām visiem kebabs, jā, un tad viņi te tādi dafiga sabraukuši, un viņi pieprasīs savu svētvietu drīz, un var sakot, jā, un drīz mošais arī būs Latvijā, nu, tas ir tā, tāds mans tāds loģiskais, tā, nu, uzplaiksnījums, sakot, es gribēju tā kā padalīties ar jums, un tā, jā, kaut kā tā, jā, dāmas un kungi. Manējā, bļaļ, Lūri jau skatās, ko es te tagad hujārīs, bļaļ, domā, ka es aliņu hujārīs, jā, nu, viņai intuīcija labi strādā, bet es neieju parasti iekšā pa viesistabas durvīm, man te lejā pagrabsi, un es pa pagrabu durvīm varu iziet, arī ieiet iekšā, un es ķipat tur tēloju, ka es ietu kādiem instrumentiem darboties, bet patiesībā es pisogu tur, jā, nu, kaut kā jākruķījās ir, jā, kaut kā tā, jā, nu, ko es gribēju pateikt, jā, novēlēt jums tādu foršu sākumu, jā, foršu nedēļas sākumu, un tā, nu, te jau tiekās citos vidīkos, jā, labsīt, čau!